Esiet sveicināti jaunajā sarunu ciklā Futbolā sīkuma nav. Mani sauc Jānis Romanovskis, un vairākās epizodēs mēs runāsim par futbola attīstību, par notikumiem futbolā, par to, kā futbolistiem kļūt labākiem. Un es ceru, ka pievienojoties, jūs patiešām gūsiet daudz informācijas. Es pats esmu tētis futbolā, jau 10 gadus sekojot līdz šiem procesiem jauniešu futbolā, un tieši tāpēc man liels prieks šodien stādīt priekšā manu sarunas biedru. Tas ir Andrejs Gluščuks, kurš ir Latvijas Futbola Federācijas sporta direktors un jau vairāk nekā gadu, es varētu teikt gandrīz pusotru gadu, arī jaunatnes futbola izlases, kas ir U17 futbola izlases galvenais treneris, un man šķiet vislabākais sarunu biedrs tieši par tēmu, kur tad mēs šobrīd atrodamies Latvijas futbolā. Ja tev, Andrej, būtu jāieskicē, tā pavisam īsi, Latvijas futbols ir ar tādu augšupejošu līkni? Jā, pirmkārt visiem paldies, ka tik lieliski stādīju priekšā. Visiem labdien! Un runājot par tavu jautājumu, jā, es domāju, ka šobrīd Latvijas futbols, it īpaši jaunatnes futbols, par ko es šodien visvairāk gribētu parunāt, ir tādās kā attīstības krustcelēs. Augšupejoša līkne, es domāju, ir vērojama, ne tik strauja, bet neviens arī strauju attīstību negaida. Tas ir ļoti ilgspējīgs process tāds. Es saprotu, ka šeit ir ļoti daudz, droši vien jāatgriežas pie tā, ka mums ir labi piemēri pasaulē, izlases komandas, kas prot spēlēt futbolu, un vienmēr ir tas jautājums, kāpēc mēs nevaram tā viens pret viens paņemt to viņu futbolistu attīstības ceļu, ielikt šeit Latvijas vidē un strādājam pēc tā, kas jau darbojas, ne? Jā, tā daudzi bija domājuši. Pavisam tālu nevajag iet. Pavisam svaigs piemērs mūsu kaimiņa Lietuvas Futbola Federācija. Viņiem bija gan sporta direktors, gan iesaistītās personas izlasēs, gan no Vācijas vienā posmā, gan no Holandes. Bet tomēr tāpat kaut kā viņi nespēja vai viņi adoptēties tai videi, vai vide viņus nepieņēma. Un tas viņiem nestrādāja. Tāpēc viņi šobrīd ir atteikušies no visās jaunatnes izlasēs, visos administratīvajos posteņos, augstajos, ieliekot savus lietuviešus un mēģina iet savu ceļu. Es domāju, ka mums kaut kas līdzīgs ir jādara un jābūt, ka mums vajag gan tos vadītājus, gan trenerus tomēr mēģināt virzīt savus. Jā, ir tāda problēma, ka mums trūkst kvalitatīva cilvēka resursa, trūkst. Kaut kur daļēji var pieaicināt kādu no ārzemēm, paņemt kaut kādus padomus. Jā, lielisks piemērs šobrīd ir ar nacionālās izlases treneris, no kura mēs daudz gūstam jaunas zināšanas un pieredzi, bet bāzēties tomēr, man liekas, vajag uz savējiem, kas ir šeit auguši, dzimuši un tā tālāk. U17 izlase, tātad jaunatnes izlases galvenais treneris, bet tu jau saņem tādu, varētu teikt, gandrīz gatavu materiālu, ja? Ko tur daudz vēl strādāt un attīstīt, un vai tu redzi, ka līdz 17 gadu vecumam ir kaut kādas problēmas, ka zēnos nav ielikts tas, kas varbūt jāieliek? Bez šaubām. Es domāju, mēs padziļinātāk parunāsim par to turpmāk, bet bez šaubām es ar to saskaros, un jebkurā treniņa nometnē to ļoti var just. Jo īpaši, manuprāt, pieklibo tā tehniskā sagatavotība, tehniskās spēlētāju prasmes nav attiecīgā līmenī. Un, lai pa virsu uzliktu to taktisko sagatavotību, mentālo, fiziskās prasības, ja tev nav bāzes tai tehniskai sagatavotībai, kura pa lielam tiek ielikta līdz 13 gadu vecumam, tālāk tu vari kaut vai izstiepties, bet, Tad šeit patiesībā rodās šis loģiskais jautājums, ar ko tad mēs sākam. U17 izlases treneris jau neatbild tikai par šiem 17 gadniekiem, bet droši vien kaut kādā sarunu ceļā mēģina saprast, ko var darīt labāk vēl agrākā vecumā. Un te droši vien šis amats Latvijas Futbola Federācijas sporta direktors ļoti piepalīdz šajā komunikācijā ar akadēmiju, vadītājiem, treneriem. Un es saprotu, ka vēl joprojām šeit Latvijā mēs neesam īsti sapratuši šo formulu, kā tad sākt spēlēt lielo futbolu. Kā ir ar to? Jā, tas viss ir procesā. Šobrīd Latvijas sacensību sistēma ir tāda, ka lielo futbolu sāk spēlēt ar U13 vecumu. Tas ir 11 uz 11. 11 jā. U12 ir vēl 9 uz 9. Bet šobrīd mēs virzam un gribam panākt, lai no nākamā gada U13 vecumā spēlētu 9 pret 9. Jo, te rodās jautājums. Pavisam, tā vienkāršākā atbilde
ir tāda klasiska, jo mazāk spēlētāji, jo vairāk pieskārienu bumbai. Jo vairāk pieskārienu bumbai, jo lielāka tehniskā izaugsme. Bet te jāsaprot, ka arī laukums tomēr mazliet samazinās. Bez šaubām, jā. Un tā doma ir neskrienam, nesteidzamies, lielais futbols atnāks, bet vēl kādu vismaz šo vienu gadu paspēlējam ar vairāk pieskārieniem bumbai. Tieši tā, jo U13 vecums ir spilgts piemērs tam, ka bieži vien daudzās spēlēs notiek, es tā viņu saucu par akcelerātu festivālu. Ja? Mums ir labi attīstīts antropometriski spēcīgs spēlētājs, mēs nododam bumbu vienkāršotā veidā viņam, viņš visu izšķirs. Bet tā nav ilgspējīga attīstība, un tāpēc U13 vecumā bez šaubām, ka pats galvenais ir spēles saturs, tas ir pats galvenais, un kā tu minēji, mazāks spēles laukums, kur, teiksim, nevajadzētu veikt tik lielas distances, bet biežāk pieskarties ar bumbu un veikt vairāk kustības ar virziena maiņu. Ja? Pātrinājums, bremzēšanas, bieža kustību virzienu maiņa. Es domāju, ka tas uzlabos kopumā spēlētāju attīstību. Bet vai tam pamatā ir arī zinātne? Šobrīd Latvijas Futbola Federācijā ir kaut kāds pētījums, ir kaut kāda analīze, cik daudz jūs vispār saskaraties ar datiem un to analīzi, lai pieņemtu šādus lēmumus? Jā, mūsdienās, protams, tas ir ļoti populāri balstīties uz kaut kādu datu analīzi. Un pagājušo gadu Imants Bleidelis, bijušais Latvijas Nacionālās izlases spēlētājs, viņš šobrīd mācās uz doktorantūrā, un viņš veica pētījumu. Tieši salīdzināja U13 vecumu, lielo futbolu 11/11 un 9/9. Apkopoja visus datus, bez šaubām, ka padalījās ar Futbola federāciju, ar sporta direktoriem. Un ļoti daudzi dati liecināja par to, ja mēs gribam izaudzināt kvalitatīvus spēlētājus, prasmīgus spēlētājus, tad U13 vecumā vajag spēlēt 9/9. Ļoti daudzi dati un cipari apstiprināja šo faktu. Tas nozīmē, ka nākamā sezona U13 būs 9/9. Es ļoti ceru. Ir mums, protams, kas pretojas tam, ir savi mīnusi, jā, kas bieži vien saistīti ar infrastruktūru, ko tu minēji, ja spēlē 9/9, tad mazāks laukums, bet nevis šķērsām laukumam uz pusi laukuma, bet starp soda laukumiem vārtus novietojot. Jā. Ar to ir grūtības, bet es ceru, ka izdosies to panākt. Teiksim tā, 80% klubu ir ar mieru to uzsākt. Jā, un te man tieši interesē šī citu valstu pieredze, kā notiek Eiropā. Paskatāmies lielās līgas, lielās futbola izlases, Itālija, Anglija, Francija, Spānija. Kā tur notiek šajā jauniešu līmenī? Ļoti līdzīgi. Mēs tieši balstījāmies uz to, ja mēs runājam tieši par U13 vecumu dažādi. Ja? Dažāds turnīrs, dažādas valstis spēlē, ir kur 11/11, ir kur 9/9, ir kur 7/7. Bet man par lielisku tādu mēsīdžu bija kaut kur mēnesi atpakaļ izdots Anglijas futbola asociācijas jaunievedums, kad viņi to spēles cilvēku skaitu un izmērus ir tendence uz to, lai samazinātu. Ja? Tātad līdz U13 vecumam spēlēt tā saucamās mazā izmēra spēles. 9/9 vai 7/7. Un to viņi grib implantēt visā Anglijā, likt visiem klubiem tā darīt. Jāņem labākais piemērs droši vien. Es arī tā domāju. Jā. Klau, labi, pie tevis, Andrej, nonāk U17 izlases kandidāts. Jā. Jā. Kāds šis Latvijas izlases spēlētājs šajā vecumā ir uz pārējo valstu fona? Kas ir viņa plusi, ar ko viņš ir pārāks varbūt kādās jomās, un kur tu redzi, kur kaut kas nav izdarīts līdz galam pareizi, un varbūt tā sagatavotība nav tajā līmenī? Tie plusi, kā viens no plusiem, ka nav tā, ka tur kaut kur ir talanti, mums viņu nav. Viņi arī ir pietiekoši talantīgi, ir tikai jāmāk attīstīt to talantu. Ja? Un tie spēlētāji mūsu, teiksim, spēles disciplīnā, pašatdevē, tādā gribēšanā, viņi ir ļoti līdzīgi, varbūt pat augstāk nekā tie ārzemju spēlētāji. Bet tur, kur saskatu ļoti lielu mīnusu, tā ir, protams, tehniski taktiskā sagatavotība, tieši tehniskās prasmes. Tur ir ļoti liela plaisa. Es spilgtu piemēru izstāstīšu. Burtiski 2 nedēļas atpakaļ U17 izlase spēlēja pārbaudes spēli Lietuvā, Kaunijā.
Un Latvijas izlases sastāvā bija 23 spēlētāji. Un no viena kluba man bija paņemti 7 spēlētāji, un no šī kluba 5 spēlētāji Latvijas izlasē ilgstoši 5-6 gadus nodarbojās individuāli ar tehniskās sagatavotības uzlabošanu, ar visiem zināmu metodiku, Erver coaching. Tātad gāja atsevišķi, trenēja visus tos skillus, ballmasterī un tā tālāk. Un es skatījos to spēli, tātad Latvija-Lietuva, un tie 5 spēlētāji, kas izgāja šo ceļu laika posmā no 12 līdz 17 gadiem, viņi krasi atšķirās starp pārējiem Latvijas spēlētājiem, kas to nav darījuši. Tā starpība vienkārši liela. Mēs nonākam pie patiesībā vēl viena ļoti plaša saruna tēmas par paralēlajām nodarbībām. Tātad, jebkurā futbola akadēmijā, un to mūsu skatītājs droši vien zina, ir konkrēts treniņu skaits nedēļā. Parasti U14, U13 vecumā tie ir 4 līdz 5 treniņu nedēļā, plus spēles, vai tās ir pārbaudas spēles vai turnīri ietvaros. Un tad jautājums šeit tev ļoti loģisks. Tātad, cik daudz paralēli pašam, jo šī jau ir vecāku atbildība un paša sportista atbildība, droši vien ar vecākiem komunicējot. Šīs paralēlās nodarbības, ko darīt, cik daudz darīt, kā nepārforsēt? Ir taču vēl visādi basēni, vieglatlētikas un kas tik vēl ne? Es tāpatās uzskatu, jo vairāk, jo labāk. Ko es arī visu laiku stāstu spēlētājiem izlasē un arī sporta direktoriem un treneriem, semināros, visu. Bez individuāli ieguldīta darba izcilību sasniegt, nav iespējams. Nav iespējams, Tas individuālais darbs ir ļoti, ļoti būtisks. Un jo vairāk, jo labāk. Skaidrs, lai tas neiet pretestībā ar komandas, ar akadēmijas treniņu, bet tik līdz brīva diena, tik līdz atļauj tev pietiekoši labi jūties enerģijas, uz tehniku strādāt. Ņem bumbēju uz parku, Bez šaubām. Koiver tā ir tāda licencēta, jau pārbaudīta vērtība, un Koiver, es saprotu, tur nenonāk nekādos konfliktos ar akadēmiju izvēlēto treniņu procesu, un tas ir tiešām ļoti labs papildinājums tieši šīm tehniskajām dotībām. Man gan šķitas, skatoties, tīri no malas, jo es esmu cilvēks no malas futbolā, kurš audzina dēlu, kurš tieši šobrīd spēlē U14 vecumā. Man šķitas, ka mēs uz to citu izlašu fonu tieši esam varbūt mazāk fiziski spēcīgi, gan augumā īsāki. Varbūt tā tehnika nav tā lielākā problēma. Tas ir tā pirmais uzmetot tāds, tur jau lieli aizsargi, tur jau lieli uzbrucēji, mēs tādi bišķiņi mazāki esam. Tas ir vecais nobružātais stāsts. Mēs neesam daudz, zem 2 miljoni kopējais iedzīvotāju skaits. Sporta veidu, sporta federāciju ir mega daudz. Bērni ir izveidīti par dažādiem sporta veidiem. Nav tā, ka viens sporta veids mums ir superkaralis un visi bērni grib nokļūt futbolā. Tas ir vairāk saistīts ar atlasi. Bet es nedomāju, ka tajā 13, 14 gados baigi vajag koncentrēties uz to fizisko kondīciju, uz fiziskām īpašībām. Tas viss ar laiku atnāks, kad puika nobriedīs tur 17 gadi un plus. Un nobriest jau dažādos vecumos. Nobriest dažādos vecumos. Kad viņš būs jau sasniedzis to vecumu, tad pats izšķirošākais moments, kas viņam tikai ielikts tehniskajā sagatavotībā. Tad, ja mūs skatās vecāki, kur šobrīd audzina jaunos futbolistus vienalga kādā vecumā līdz šiem 13, 14, 15 gadiem, tas, ko jūs varat izdarīt mājas, droši vien apstākļos, neieguldot papildu naudu, kā piemēram Koiver, kas ir ļoti laba lieta, bet tas maksā vecākiem, tas ir zināms budžets jāatvēl tam. Bumba pie kājas, maksimāli daudz pieskārienu, vienalga kāda bumba, vienalga galvenais, lai kājas jūt un darbojās. Tieši tā. Bez tā es saku, izcilību nav iespējams sasniegt. Visu laiku motivēt bērnus. Es saprotu, ka ir infrastruktūras problēmas. Skaidrs, ja tu dzīvo tepatās pie Olimpiskā, izej, tev 21. vidusskola, tev ir Hanza, tev ir 49. Tu vari aiziet un paspērt to bumbu. Skaidrs, ka ne visur ir tādi vienādi apstākļi. Bet ko es arī pēdējā laikā esmu sapratis un ko es arī motivēju darīt spēlētājus, kad vēl strādāju klubā, akadēmijā, ejiet vakaros savā starpā vienkārši spēlēt futbolu, kur tev nav spiediena no trenera, no partneriem. Un pat iegūt kaut kādu zināmu jautrību, jo ir daudz spēles ar futbola elementiem, vai ne? Tieši tā. Mēs apmēram viena vecuma gājuma cilvēki esam. Uzauguši pagalmā. Pagalmā. Un ko mēs darījām? No 3
pēc skolas, citreiz bija arī tādas dienas, līdz tumsai, tu vienkārši spēlē. Un šobrīd tur ir ļoti liels rops un tā. Mēs šeit pieminējām tādas divas svarīgas lietas, kam jāpiemīt ir labam futbolistam, fiziskās dotības un tehnika. Jā. Bet ar to jau ir par maz, jo vēl jau nāk klāt tā pati taktika, tad sapratne par taktiku, par trenera dotajiem norādījumiem jau spēles laikā. Turpat klāt nāk arī droši vien mentālā sagatavotība. Varbūt sāksim ar mentālo. Kā tev šķiet, mēs izaudzinām jau uzvarētājus līdz tam 17 gadu vecumam? Tie ir čaļi, kuri iziet laukumā un ir pārliecināti, ka mēs varam, vai tu redzi tur kaut kādas problēmas? Nē, es tur saskatu ļoti lielas problēmas, tāpēc, ka es nezinu, vai tas saistīts ar mūsu reģionu, vai tas saistīts ar mūsu mentalitāti, bet bieži vien spēlētāji neizrāda savas līdera dotības maksimāli. Nav pietiekoši komunikatīvi ārpus laukuma, ja? Un blakus tam, un arī uz laukuma. Ja? Tas viss ir jāattīsta. Kā piemērs, es tagad ieviesu U17 izlasē, mēs tiklīdz satiekamies, pirmā sapulce vienkārši apsēžamies apkārt, ja? Un katrs mēģina izstāstīt, kas viņam jauns dzīvītē, kas viņam jauns futbola dzīvē. Ja? Klubā, nezinu, kāds var būt ģimenē, draugiem un tā tālāk. Un es saskaros ar tādām problēmām, vairāk par pusi spēlētāji ir vienkārši problēmas atvert muti un sākt stāstīt. Tas ir 20 spēlētāju grupā. Es saprotu, un lai nav tā sajūta, ka viņi viens otru komandā jau izlasēja, tad atnākot no dažādām akadēmijām komandām, lai nav tā, ka viņi pazīst viens otru tikai pēc numuriem un kādas skaidrs kājās. Ja. Un tu redzi šajā problēmu, un kā to risināt, ir veidot šo komunikāciju jau agrā akadēmijas līmenī. Tieši tā. Visu nevar būt kā agrāk, ka jaunatnes vai bērnu treneris ir totalitāra persona. Kā es teicu, tā arī būs, ja? Ka treneris dominē. Ir obligāti jāveicina šitās feedbacks, ja? Atgriezeniskā saite, ir jārunā, kā tu domā, kā tev liekas, ja? Un tā tālāk. Un tā spēcīgā personība pēc tam pieaugušo futbolā būs izšķiroša. Teiksim, pusgadu atpakaļ nesen bija stāsts, ja, ka futbolā ir maz spēcīgas personības, kā profesionāļi spēlētāji. Tika nosaukts kā spēcīga personība, teiksim, Roberts Uldriķis un Darijos Šits. Ja. Viņi ir ļoti komunikatīvi, atvērti, tādi ar dotām līdera dotībām, un tad viņiem vienkārši vieglāk integrēties tajā lielajā Eiropas futbolā. Bet, ja tu esi tāds nospiests klūs bez līdera dotībām, aizbraucot uz kādu spēcīgu akadēmiju ārzemēs, pat ja tev labas dotības ir futbolā, tev ļoti grūti būs integrēties un adaptēties. Andrej, jebkurš futbolists tomēr sākas no komandas, no kluba. Tās mēs tādā augstākā līmenī varam dēvēt par akadēmijām. Kāda šobrīd vispār ir situācija Latvijā ar futbola akadēmijām, cik to ir un ar ko akadēmija atšķirās no vienkārši futbola komandas? Jā. Tātad šobrīd Latvijā ir 10 akreditētas no Latvijas Futbola Federācijas puses 10 akreditētas akadēmijas. Akadēmijas statusu var iegūt tad, ja tu parādi ar savu darbu, ar to, kas tev ir, ka tev ir viss pietiekoši augstā kvalitātē. Es tomēr uzskatu, ka tas skaits 10 ir par daudz. Pat par daudz? Pat par daudz, jā. Tāds kvalitatīvs, labs darbs, kur var sagaidīt atdevi pēc tam ar kvalitatīviem spēlētājiem. Es uzskatu, jābūt kādām 8 akadēmijām. Bet ko darīt tālāk vidzemē dzīvojošam jaunietim, kurš ļoti grib spēlēt futbolu un jāmeklē tuvāk akadēmija? Šeit no tā viedokļa es vienkārši domāju, jo vairāk akadēmija, jo lielāka iespēja tev augstā līmenī trenēties. Ne? Jā, tieši tā. Reģionos viens ieteikums – mēģināt centralizēties. Ja? Teiksim, kā vidzemē ir valsts pilsēta Valmiera liela, vai Cēsis, un ap to koncentrēt visus apkārtējos resursus un izveidot akadēmiju. Tikai tāds ceļš. Vai visas akadēmijas strādā pēc līdzīgiem principiem, vai tu redzi, ka var liela atšķirība? Jā, tur ir tā problēma, labs jautājums.
Ir akadēmijas, kur darbs notiek pietiekoši labi, strukturizēti, kur ir izveidotas filozofijas, kur ir izveidota metodoloģija, kur ir pieaicināti labākie treneri, bet starp tām 10 akadēmijām tas ir ļoti nevienmērīgs līmenis. Tomēr. Jā. Un tad mēs šeit varam runāt par to, ka pēdējos gados, kā es no malas atkal esmu novērojis, ir diezgan laba konkurence tieši Rīgas akadēmiju vidū. Jā. Tavuprāt, lielāka problēma ir vairāk reģionos? Uzskatu, ka jā, ka reģionos ir problēmas. Atkal tas saistīts vairāk ar cilvēku resursiem, tieši ar treneriem, ar personālu, ar to tas vairāk saistīts. Tas skaidrs, ka uzreiz atsaucās uz ekonomiskiem apstākļiem, cik es spēju treneris nopelnīt un tā tālāk. Jā, tev ir viedoklis Latvijas treneris vai ārzemnieks akadēmiju futbolā? Kā jau es minēju, atkal tas saistīts ar to cilvēku resursu. Ja mums trūkst kvalitatīvu, motivētu treneru, tad ir jāmeklē palīdzība ārzemēs. Tāpēc arī daudzās akadēmijās šobrīd ir piesaistīti ārzemju speciālisti vienkārši tā iemesla dēļ, ka savus viņu nav. Bet vai tu nesaskati problēmu tajā, ka varbūt zināma daļa treneru nemaz nav tik ļoti ieinteresēti attīstībā un varbūt arī neizrāda to maksimālo interesi, neieguldās potenciāli, cik varētu, lai arī paši iegūtu šīs zināšanas par to? Tieši tā, es viņu saucu par entuziasma deficītu. Ja es redzu, ja mēs Futbola federācija redzam kādu entuziastisku jaunu treneri, kurš grib un kurš var perspektīvā būt, uz viņa noteikti jāliek likme, viņu jāpacenšas piesaistīt pie kādas no akadēmijām, bet, diemžēl, tādu speciālistu nav tik daudz. Un kaut kur dzirdēts ir, ka tajā pašā Anglijā, kā piemērs, ka līdz diezgan jau tādam nopietnam vecumam, tie ir arī 11-gadnieki, turnīros spēlē bez rezultātu. Ko tu par to saki? Ļoti labi. Ja mēs, man liekas, ka bērnu noteikti arī jaunatnes futbolā. Bet kur tur tā doma ir? Kāpēc? Rezultāts tas ir to... Tam bērnu jaunatnes futbolā tam nav jābūt mērķim. Mērķim ir jābūt pašam procesam, pašam saturam mērķim. Un tad rezultāts atnāks. Un vienkārši nefokusēties uz to rezultātu. Jo vajag pirmām kārtām rezultāts ir tur pie pašā augšā, ir sagatavotais spēlētājs. Tātad bērnu jaunatnes futbolā obligāti vajag fokusēties pirmām kārtām uz spēlētāju, uz spēles saturu un tikai varbūt pēc tam uz rezultātu. Es uzskatu, ka rezultātu var sākt skatīties, teiksim, tikai no U17 čempionāta, kuru mēs tagad izveidojam, akadēmiju čempionāts. Piemēram, tur uzvarētājs sezonas beigās, kas uzvarēs, viņš piedalīsies UEFA Youth Champions līgā. Tā ir laba motivācija. Tā ir laba motivācija, bet tāpat es gribu, lai tajā U17 čempionātā galvenais fokus būtu spēlētājs, spēles saturs. Un tikai tad būs. To grib U17 izlases galvenais treneris un Latvijas Futbola Federācijas sporta direktors, bet ko tad grib akadēmija? Akadēmija, protams, ka izdzīvo Latvijas apstākļos no tā, cik liels skaits audzēkņu, teiksim, ļoti mazā vecumā, kļūst par konkrētās akadēmijas futbolistiem. Un vai šeit mēs nenonākam mazliet pretrunās? Jā, rezultātām it kā nevajadzētu būt nozīmē, bet akadēmijas prestižs droši vien veidojās no tā, ja kāds vecāks izvēlās savu bērnu. Futbolu skatās tā. Lūk, šī akadēmija, tur, teiksim, zināmās vecuma grupās ir visu laiku top 3 komanda. Vai ir tur, 3 čempionu tituli Latvijā. Vai tu neredzi pretrunu mazliet? Es tad ieteiktu vecākiem fokusēties nevis uz to, kuru vietu iegūst kāda akadēmija, bet fokusēties uz to, cik šī akadēmija ir sagatavojusi U17 izlašu spēlētājs, U19, U21 nacionālās izlases spēlētājs. Kāda kvalitāte šiem spēlētājiem un kāds skaits šo spēlētāju. Cik šī akadēmija ir sagatavojusi profesionālus futbolistus, kas spēlē top 20 Eiropas līgās. Uz to fokusēties. Tas ir rezultāts. Nevis tablo tie cipari uz
tablo vai vieta turnīra tabulā. Mazliet atgriežoties, piedod, es tev pārtraucu, tu sāki runāt par U17 akadēmiju. Tātad tas ir turnīrs, kurā piedalīsies tikai akadēmiju komandas. Tātad 10, ja es pareizi saprotu. Jā, šogad tas ir tā kā ieviesis pirmo reizi. Šogad tāds pārējais posms to komandu akadēmiju čempionātā ir 12, tāpēc, ka mēs devām iespēju tiem, kas U16, pagājušajā gadā U16 čempionātā meistarības A un B grupā ieguva pirmās vietas. Tāpēc viņu ir 12, no nākamā gada viņu būs 10. Es ceru, ka tās visas 10 būs akadēmijas, kur tātad ir izstrādātas lieliskas struktūras. Un šī akadēmiju čempionāta izveidošanas galvenais mērķis ir, lai koncentrētu akadēmiju visus resursus, labākos resursus šiem labākajiem spēlētājiem. Un tas U17 posms, tas akadēmiju čempionāts ir kā tilts no tā bērnu jauniešu futbola pārēju uz pieaugušo futbolu. Jo U17 akadēmiju čempionātā ir apvienoti 2 vecuma posmi. Šogad tie ir 2009. un 2008. gads. Ņemot vērā to, ka mūsu cilvēku resursi nav tik liels, to talantīgo spēlētāju, prasmīgo spēlētāju nav tik daudz, mēs uzskatījām, ka apvienojot 2 vecumus, labākos 9. un 8. gadus, un ka viņi ikdienā akadēmiju ietvaros treniņu procesā ikdienā konkurē labi, un pēc tam nedēļas beigās spēlē ar citu akadēmiju arī laba konkurence, ka tā ir izaugsme. Mēs varam prognozēt, ka nebūs 13-0, 13-1 rezultāti? Šobrīd jau viņi ir, tas ir sāpīgs moments, bet, kā jau es teicu, ka tas ir pārējais posms, un es ceru, ka jau nākamgad izdosies no tā izvairīties, jo mums gribās, lai katra spēle ir maksimāli konkurētspējīga. Jo redz šis piemērs, kad akadēmijas jaunieši, un šeit nenoniecinot nevienu komandu, nevienu klubu, iekāpja autobusā, mēro tālu ceļu, vai nu tas ir Kurzemes virzienā vai Latgales virzienā, pavadot autobusā 4 stundas vienā virzienā, 4 atpakaļ un aizbrauc pēc rezultātu, kā es minēju, šis 13-0, 13-1 un neiegūst droši vien, ka ne tie, kas zaudē, ne tie, kas uzvar. Šī ideja, kas kaut kur virmo gaisā par kaut kādu apvienotu Baltijas līgu jau tādā agrākā vecumā, kā tu uz to skaties, ja tas būtu katras valsts 3, maksimums 4 elites komandas, kas savā starpā izspēlēt čempionātu. Šobrīd kaut kas līdzīgs notiek. Tas ir pirmsezonā, janvāris, februāris, marts, tad, kad U15 un U16 vecumi, 4 labākās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas komandas savā starpā spēlē. Uzreiz varu pateikt, ka tur tas sācenšanās līmenis ir daudz augstāks un ļoti kvalitatīvs. Ja? Varbūt perspektīvā nākotnē kaut kad izdosies to izveidot. Bet, kā tu zini, arī virslīgas līmenī tāds modelis viņš kaut kur virmo, ka grib uztaisīt. Es ceru, ka jauniešu līmenī kaut kad nākotnē varbūt izdosies tā izdarīt. Te gan jāteic, ka virslīga sevi ir pierādījusi. Ar katru gadu, manuprāt, kļūstot arvien kvalitatīvāk, un to parāda arī rezultāts, to parāda nereti pārsteigumu. Un jā, tabulā, protams, mums izkristalizējas 2-3 tādi izteikti līderi, bet katru sezonu ir kāds pārsteigums, katru sezonu kaut kas var notikt, un ja vājākais var iekost stiprākajiem, sabojājot dzīvi, man šķiet, ka tas jau ir stāsts par īstu futbolu, ko gribētos novēlēt visos vecumos, jo ja mēs tagad tā uzzīmējam to Latvijas futbola izlases spēlētāji, un ejam cauri viņa visam attīstības procesam, kāds ir sācis 4, kāds 6 gadu vecumā, un, protams, viņš ir izlases kreklā, viņš ir laukumā, viņš iziet Vemblijā pret Anglijas izlasi, viņš ir fiziski gatavs šai spēlei, viņš ir tehniski droši vien bišķiņ vājāks, vai viņš ir gatavs mentāli? Ir jautājumi. Jo pat līdzjutēji daži nav mentāli gatavi. Es dzirdēju tādus futbola draugus runājām, ka man bija bail slēgt televizoru iekšā, jo es negribēju redzēt to, ko potenciāli varētu redzēt. Un beigās jau mēs skatījāmies, nebija jau arī nemaz tik slikti. Es pat teiktu, nebija slikti.
Kādu mēs gribētu redzēt jaunatnes futbolistu? Es uzskatu, ka pirmām kārtām tehniski, taktiski prasmīgu. Ja? Un ja mēs runājam jau par nacionālās izlases spēlētāju, tad skaidrs, ka tā tehniski, taktiskā prasme viņai iet līdzi, bet tur jau uz pirmo fonu izies tāda fiziski, taktiski spēcīgs. Tātad tie pirmie robi, jeb mazie mīnusi, kas pietrūkst, ir tehniski taktiskā puse. Jā. Un nevelti mēs gājām šo jauniešu futbolu cauri, un mēs redzam šeit šos robus, kā tos aizpildīt, lai tas gala rezultāts būtu labāk sagatavots. Ja? Viss ir tieši tik vienkārši. Liekas, jā, bet mēs vēl velkam līdzi kaut kādu veco domāšanu. Ja? Mums vienkārši vajag mainīt savu domāšanu, vajag fokusēties, kā jau es minēju, uz to, ka spēlētājs ir prioritāte, ka tehniskā sagatavotība ir prioritāte. Un ļoti daudz tādā veidā ir jāstrādā ar treneriem un sporta direktoriem, jo sporta direktori klubos un akadēmijās ir tie, kas izplata šo pozitīvo vīrusu uz treneriem un kontrolē, ja? Lai treneri mācētu, spētu iemācīt bērniem to tehniku, ja? To spēles izpratni, lai viņi prasītu no viņiem pirmām kārtām nevis rezultātu un spēles saturu, par ko mēs ar tevi jau daudz par to runājām. Ja? Tas ir ļoti būtiski. Starp citu, Andrej, vēl viena svarīga lieta futbolā no maza bērna, kā saka, līdz tevis pieminētajam un tev labi pārzinātajam U17 ir droši vien vecāka loma. Cik vecākam ir jābūt aktīvi iekšā šajā procesā ar to pašu padomu, prasot no bērna maksimāli daudz? Skaidrs, ka katrs redz viņā nākamo Messi vai Ronaldu vai jebkuru citu augstas klases futbolistu, vai arī cik ļoti uzticēties vienkārši trenerim, atdot treneru rokās, un tavs uzdevums ir tikai nogādāt līdz treniņam, atvest mājās zināmā vecumā un vienkārši atbalstīt? Jā, ļoti labs jautājums, un kā atbilde te ir līdzsvars. Skaidrs, ka vecāku loma ir milzīga. Ja? Tu pats kā futbolista tēvs vienkārši salīdzini tos laika rāmjus, cik tava bērna treneris pavada ar viņu un cik tu pavadi ar viņu. Ja? Tā attiecība ir milzīgi liela par labu tev. Tāpēc to, ko tu savam dēlam saki, kā tu pret viņu izturies, kā tu pret viņa nodarbi izturies, kā tu viņu atbalsti, ir milzīga nozīme. Ja? Akadēmija tavam bērnam var dot struktūru. Treneris tavam bērnam var dot jēgpilnu treniņu. Tu savam bērnam iedot lūdzu atbalstu un palīdzību. Ja? Šeit ir jautājums, ko nozīmē atbalsts. Vai tas ir arī padoms, vai es kā tēvs varu dot padomu, kā viņam labāk pārvietoties laukumā, būt aktīvākam, un tur tev vajadzēja darīt tā, nevis tā? Nē, es domāju, ka tā ir trenera loma, kur skriet, ko darīt un tā tālāk. Tev vienkārši vajag viņam palīdzēt, lai viņš uz katru treniņu būtu gatavs, paēdis, izgulējies, izpildījis mājas darbus, nogādāt viņu uz treniņu, vai lai attiecīgā vecumā mācās patstāvību un brauc ar to 17. trolejbusu uz treniņu. Ja? Bet galvenais nevar radīt viņam tādu spiedienu uz rezultātu vai kultivēt kaut kādu negatīvismu. Tu tur tāds. Vienkārši klasika, fokusēties uz pozitīvām lietām un būt atbalstošam, bet nevar arī izveidot tādu glorificētu vidi. Ja? Tu esi labākais, pārējie ir tur nekā, tikai tu. Jābūt tādam līdzsvaram, balansam. Tas ir ļoti būtiski. Es nereti esmu dzirdējis to, ka Latvijas jaunie futbolisti saskaroties jau, teiksim, ar kādiem starptautiskiem turnīriem vai nokļūstot kādā ārvalstu akadēmijā, viņu viena liela problēma ir tas, ka mēs esam tādi džentelmeniski, ka mūsos nav šis, mēs neesam nežēlīgi, mēs neejam, nespēlējam uz robežas, uz traumu robežas, nodarīt pāri pretiniekam robežas, un varbūt šis niknums tieši pietrūkst kaut kur? Es domāju, līdz kaut kādam vecam posmam to tiešām nevajag kultivēt, jā, es nezinu, līdz
U15. Ja? Spēlē, esi korekts, spēlē, attiecies pret visiem labi, nefokusējies tur uz mega izklupieniem vai kā spēlētāji, ļoti populārs starp spēlētājiem teiciens, ej gaļā. Ja? Nu, kas tas ir, ej gaļā? Ja? Nu, tas galīgi nedara. Bet pēc U17 un augstāk, ja tev nebūs tā cīņas spara, ja tu neiesi kontaktā, ja tev nebūs kontakta atņemšanas, ja? Ko mēs ļoti arī daudz pievēršam uzmanību izlasē, nu bez tā vienkārši tu neiegūsi bumbu. Bet tātad to var ieaudzināt, un šī attieksme var mainīties tieši sākot ar U17 vecumu. Ja? Jā, es domāju, ka tas ir tāda robeža, ka no U17 par to ir jārunā un pat kaut kur jāpieprasa. Nu, tātad no zēna kļūst par vīru. Ja? Nu, tieši tā, jo futbols ir kontakts sporta veids, un mēs varam te uzlikt šahu spēlēt, jā, un viss būs labi un korekti, jā, bet futbolā tas nav iespējams. Nu, tur ir jāpagrustās, tur jāiet kontaktā, divcīņā, izklupienā, jā, un tā tālāk. Un katram vecumam savs, ja? Un savam vecumam, bet ļoti korekti. Uz laukuma mēs esam pozitīvi dzīvnieki, ārpus laukuma mēs esam top džentelmeņi, ja, kas paspiež roku, pasmaida un tā tālāk. U17 tuvākās nākotnes plāni, kā tu redzi, un varbūt kas ir tā latiņa, kas ir nosprausta? Nu, kā parasti U17 izlasē, šobrīd tas ir 2009. dzimšanas gads. Es ļoti ceru, ka tā beidzot nāk tāda paudze, kā es jau teicu, kas ir tehniski sagatavota, uz kurā tagad var būvēt kaut kādus pamatus un tā tālāk. Tās ir 5 treniņu nometnes. Tuvākā mums ir burtiski nākamnedēļ attīstības turnīrs Bosnijā. Spēlēsim pret Bulgāriju, Luksemburgu un mājiniekiem bosniešiem. Starp citu, ļoti labs pretinieks, es uzskatu, būs Luksemburga. Mēs ar tevi jau skārām šo tēmu. Kāpēc? Maza valsts, mazs iedzīvotāji, bet mega liela centralizācija. Ir izveidota centralizēta akadēmija, kur no 14 vecuma visi labākie ir savākti kopā, katru dienu trenējas kopā, katru nedēļu spēlē kopā. Cik viņi tur ir skaitā? 14. Es domāju, ka 20, 25 spēlētāji, 14, 15, tur ir vairākie vecuma posmi. Un šobrīd tāpēc Luksemburga rāda ļoti labus rezultātus un pat nacionālo izlašu līmenī. Jā, bet runājot par U17 izlasi, pēc tam ir tradicionālais Baltijas kausa jūnijā, tad ir gatavošanās kvalifikācijai un rudenī, kā parasti ir Eiropas čempionāta kvalifikācija, kā faktiski ir eksāmens, tad parādīt to, ko mēs esam satrenējuši. Ar pavisam citu interesi, Andrej, pēc mūsu sarunas es pievērsīšos arī jaunatnes futbolam un pasakošu līdzi jūsu rezultātiem, panākumiem. To es arī novēlu. Manuprāt, ļoti vērtīga saruna, īpaši vecākiem, kuru bērni vai nu plāno doties futbola gaitās, vai tās ir uzsākuši nesen, vai jau kaut kādu laiku trenējās akadēmijā vai kādā futbola komandā. Man ir aizdoma, ka mēs ar tevi futbolā sīkumu nav ietvaros, tiksimies vēl kādu reizi. Paldies, ka atnāci un uz tikšanos, lai veicas. Labi, paldies liels, paldies jums, paldies.